Klients neceļ. Ko darīt? Un jūs bija sarunāts sazvanīties. Es tev pateikšu, ko nedarīt. Nesāc izdomāt 150 dažādus scenārijus, ka viņš jau ir nopircis citur, ka viņam neinteresē, ka tu viņam esi apnicis un tā tālāk. Diemžēl, tu neesi pats svarīgākais savu potenciālā klienta dzīvē, lai arī cik ļoti tev to gribētos. Ja klients necēla, pagaidi 30 minūtes, pagaidi stundu, zvani vēlreiz. Es laikam nezvanītu vairāk kā 2, maksimums 3 reizes dienā, jo tad tas sāks kļūt pārāk uzmācīgi. Ja klients neceļ 2 reizes, aizsūti viņam WhatsApp ziņu un normalizē to, ka viņš necēla, lai viņš nejūtās vainīgs. Aizsūti kaut ko līdzīgu šim. Ei, Jāni, jā, pilnībā saprotu, Klau, mums bija sarunāts sazvanīties, bet laikam nevarēja pacelt. Pilnībā saprotu, es ieracies darbos, tā kā viss pilnīgi ok. Kad ir brītiņš, atsūtu laiku, kad varam sazvanīties, mēģināšu starp kādām savām sapulcēm un saviem darbiem vienkārši tev atzvanīt. Šādi tu vienkārši normalizē situāciju, lai klients nejūtās slikti, ka viņš tev nav pacēlis un lai viņš neturpina no tevis izvairīties. Un arī tādā veidā tu būs nedaudz pacēlis savu statusu, ka tomēr tev arī ir svarīgas sapulces un darbi, un tu mēģināsi viņam atzvanīt sev brīvā brīdī. Spied save un izmanto nākamreiz, kad klients neceļ.